Rīta kafija šodien ir mērojusi tālu ceļu. Šobrīd mēs atrodamies Aknīstas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, kur intervijai uzrunājam dokumentālās filmas Mans tēvs banķieris galveno varoni Borisu Treju. Boris, filmā jau apspriestie notikumi pirms 20 gadiem. Jā. Tad, kad jūs aizbraucāt no Latvijas, ko jūs atceraties par šo laiku? Kad es aizbraucu no Latvijas. Es atceros visu pēc kārtu. Es atceros, ka mums bija nepatikšanas ar banku, respektīvi bankrotu. Un tad es nodomāju, ka man jāvāžas prom, tāpēc, ka naudas jau nebija. Cilvēki saka, es nozagu 6 miljonu. Viņa bija visi izmaksāta vienkārši. Un man bija nauda tikai no tā, ka es pārdevu māju, man bija kuģis pārdevu un nautiņi. Un tā nauda bija priekš tā, lai aizbraukt prom. Un man apprecējamies ar savu jaunu sievu Daigu, tajā pašas dienas, un aizbraucam prom. Nomainījām uzvaru uz viņu. Tātad bija Osipovs, tagad palika 20 gadi jau. Un aizbraucam uz Maurīciju salu, pa priekšu uz Sešēļu salu. Un mēs tur bijām atvaļinājumi, ļoti skaisti plīsi. Un tur mēs nodzīvojam kādu 2-3 nedēļas, un es uzzināju, ka Maurīcijas salā var taisīt jaunu banku. Tur ir vienkārši 20 000 jāmaksā, un tu dabūji jau nosaukumu bankā. Tāda maza saliņā, un tur viss, ko var darīt. Mēs aizbraucam tur, bet tur, kad mēs iebraucam tajā lidostā, man saka prasīt, kas jūs esat no Latvijas? Pirmo reizi redzam tādas. Ko jūs tur dariet? Un jūs gadījumā nesat Boris Vladimirovičs? Vai es esmu Boris Treis, jūs redzat man pasi. Man sieva Daiga Treis. Un viņi mūs tur noturējuši, bet pēc tam palaid tomēr. Un es nodomāju, ka tas jau ziņas nāk no Interpola, un viņi jau mēģina mūs noķert. Un tāpēc mēs dabējam agentu, kur es gribēju ātri aizbraukt prom ar turien. Tāpēc, ka es domāju, ja viņam tā pasa varbūt savādāk, bet viņi var paaugt mūsu bildīt pa faksu. Un tad mēs iekšā. Un tad mēs aizlidojam uz Singapūru. Tā bija vienīgā vieta, kur var braukt, tāpēc, ka bez vīzām. Daiga bija Latvijas, man pasu uztaisīja grieķis. Un tad tur mēs nodzīvojam 1 gadu, un nauda mums beidzas, un vīza mums arī beidzas. Un tad mēs aizgājām pie advokāta paprasīt, kas mums draud par to, ka vīza beidzas, un mēs nodzīvojam 1 gadu, un vīza bija tikai uz 3 mēnešiem. Viņš pateica, jums būs 2 gadi cietumā katram. Tas bišķi patrāku bija. Un tad mēs pazvanījām uz Rīgu, un Daiga atbrauc draudzene ar savu vīru. Atbrauc, un tad viņa iedod Daigai savu pasi, Daiga uztaisīja matus, tā kā bildīt arī Bonda. Un izskatās gandrīz līdzīgi. Un tad viņi aizlidoja uz Rīgu ar svešu pasi. Un tā meitene aizgāja uz pārstāvniecību, Latvijas pārstāvniecību, un pateica, ka pazaudēja pasi, viņa bija biļetes, viņi iedeva pagaidu pasi, un tā viņa arī aizlidoja prom. Un man bija problēmas, kur man laisties. Man bija 300 ringīti, tā vietējā malīša nauda. Un es nezināju, kā tikt prom no Singapūras.
jo Singapūra darīt neko nevar. Tur viss bija nekādas korupcijas, visi bija strikti un visi ķīniešu mafija. Tur neko izdarīt nevar vispār tur. Bet Malāzijā es dzirdēju, ka tur ir viss var darīt. Tur visi tādi brīvs, ja. Nu, un tad es dabūju masku vastas, trūbiņu, un pa nakti es peldēju pāri tam līcim. Tā bija kādi 6 kilometri no Singapūra uz Malāziju. Un tad es laimīgi nobraucu, visu nopeldēju, izkāpu ārā, un tur jau es redzēju robežsargu. Es skrienu prom, un tad man bija 300 ringiti, viņi bija svapi, es viņu žavēju pirms tam, tā viņi man iekrīt ūdenī, un es biju bez naudas. Bez naudas, un es nezinu nevienu valodu. Es runāju krievu, latviešu un vācu, un tur runā tikai Malaysian un English. So, nav naudas, nezinu, kur iet, un nezinu nevienu valodu. Iepriekš mēs runājām ar viņas vīru, tas meitene, kas palīdzēja Daigai, ka viņš paņems manas mantas, viņam bija pase kārtībā, vīza kārtībā, un viņš pārbrauks uz Malāziju un gaidīs mani otrā krastā. Kura vietā, mēs nezinām, mēs nodomājam pēc kārtas. Nu, es izpeldēju, tad es aizskrēju prom, pazaudēju naudu, izgāju uz ielas, tur bija iela, un tur brauc viens ar moci. Es viņu noštopēju, mēģināju viņam izskaidrot, ka man vajag naudu, un man bija viens Auskars briljanta. Es viņam iedevu un prasīju, cik viņš man iedos. Viņš man iedevu 1 ringīti. Viņš teica, tas ir stikls. O, ko tu padarīji stikls? Bet viņš man aizved līdz autobusu pieturai. Un tur es iekāpu autobusu, skatos, man draugs savā, mana koferi iekšā. Kā tas notika, es nezinu, tas Dievs palīdzēja. Nu, un pēc tam es saku dzīvot Malāzijā. Kā jūs tur darījāt? Nu, es sākumā man gāja tā diezgan nevisai, bet pēc tam es satiku vienu draugu, tas man palīdzēja, un es sāku strādāt koledžā. Es mācīju kompjūteru tur cilvēkiem. Es 2 gadus nostrādāju, un tad pēc tam man bija tāds izgudrojums Optimizer 2. Un es viņu varēju pārdot par lielu naudu. Tāpēc, ka tur es biju gājis uz izglītības ministriju, un viņam tas patika, viņi gribēja pielietot visiem bērniem. Un tas es būtu dabūjis vairākas miljonus par to, tāpēc, ka tur bija tikai 10 ringīti, viņš šausmīgi lēts, bet ļoti tāds labs. Bet tad es sāku sazināties ar svešām būtnēm un ar Dievu, un Dievs pateica, tu neko neiesi, tāpēc, ka tā ir korupcija. Es strādāju tieši ar ministru vietnieku. Man bija jādavās naudā viņu un ar ministru. Un viņš teica, tu neko neiesi, tagad tu būsi nabags. Un es biju nabags 4 gadus. Es dzīvoju zem tilta un arī makšķerēju zivis, dzīvoju pie upes. Nu un tā. Un tad es biju cietumā vēl. Kā jūs nokļuvāt tā cietumā? Kas tur bija pa iemeslu? Nu redziet, bija ļoti grūti nokļūt cietumā vienkārši. Cilvēkiem no Eiropas. Tur pārbauda dokumentus tikai tiem visiem Indonēzijā un tad Kambodžā. Viņi reiz bautu cilvēku, viņi nekād nešķienās klāt policijai. Un Dievs man pateica, tagad tu aizies uz supermarketu, uz veikalu un nozagt cepumus. Es teicu, kā nozagt cepumu? Es esmu docents,
strādāju koledžā, nē, viņš teica, tu aizies un nozags, es te pateicu. Nu labi, es aizgāju uz veikalu un nozagu vienu paciņu cepumu pāri padusē un gāju ārā. Kāds man metas pakaļ, bet pēc tam atstāju. Es izgāju un viss kārtībā. Nu, viņš teica, vēl tu iesi, es vēl aizgāju. Un tad es gāju 3. reizi, un tad viņš pateica, tagad tu paņemsi riekstus un abuļus. Man bija tāda neliela summa, es pieliktu ar abuļiem un pieliktu riekstus un gāju ārā. Un kā izgāju ārā, kas man cap pie rokas, policija, kas jums somā? Viņi jau zināja, ka es zogu. Nu, es izravos un skrienu prom. Bet viņi man noķer. Tur bija vēl tas nav cik vārds bija, gari tādi čaļi. Nu, un tad man aizved uz policijas iecirkņu. Un tur man sāk izprašņāt, platināt. Un pirms tam es mācījos hipnozu. Un es nohipnotizēju to virsnieku, viņš pašas beigas nemaz nezināja, kāpēc jūs atnesat. Viņš teica, kāpēc jūs atnesat, ko jūs te darat? Es nezinu, es iegāju paskatīties. Viņš teica, pasi jums ir? Pasi man nav, pasi es pazaudēju jau. Viņš teica, jūs nelegāls. Skaidrs. Nu, tagad tad jāiet uz tiesu un jāiet cietumā. Jo Dievs negribēja, lai es ilgi sēdētu pa zadzību. Viņš teica, nelegāls, tad dabūs kā 6 mēneši maksimum gadu. Nu, labi, tad es aizgāju uz cietumu. Un tur viņš man, Dievs tēvs, pateica, ka tev jāsargā tos vājus un jādavās ar visu, kas tev ir ar citiem cilvēkiem, tev jādara tagad labus darbus. Tas jāpadarīja. Nu, es darīju tā, kā viņš pateica. Un tad tā vietējie bandīti viņam nepatīk, tāpēc, ka es aizstāvēju tos vājus. Un pa nakti, kad 30 cilvēku uzbruk man, sāk man spārdīt. Bet es pieceļos, rokas izstiep ārā un sāk griezties, uzkliedz, 2 reizes. Un visi pašķirās, Dievs iedeva man spēku. Un no rīt vienam bija pārlausta roka, ar manu pliku roku. Nu un tā, un tad es izgāju no cietumā, un tad vēl viņš pateica, ka tagad tu iesi trakamājā. Kāpēc man jāiet trakamājā? Un tāpēc es pateicu, tev jāiet, un tev jāklaus man. Un kā vai es tur aizēju, jo cilvēki aiziet uz trakamājā un pasaka, es esmu traks, doktors pārbaudu. Vai teicu, jūs maldaties, jūs esat normāls. Viņš teica tā, tagad tu paņem savu riteņi, vakar bija jau, un šķirsu ielu. Tur bija 3 virzienā, 3 līnijas ar mašīnām vienā pusē un otrā pusē 6. Es viņam pateicu, ja es šķiršu tagad šitu ielu, viņa man sabrauks. Viņš man pateica, ja tev sabrauks, es tev uztasīšu pa jaunu. Nebaidies. Labi, es aizgāju un visi bremzi, cilvēki kliedz, un visi mašīna apstājas man pie kājas, neviens pat neaiztiek. Un neviena avārija nav. Parasti tā viens nobremzējos, nav atrast vilci šitos ceļā, ja? Un visi pārā viens pēc otrā, ja? Neviena avārija. Un to es atkārtoju 27 reizes, viņš man lika. Pēc kā gaida policija, un policija atbrauc beidzot. Nu, viņa man savāc, un tad Dievs pateica, tas vēl pa maz, tagad tu iesi, es tev pateikšu, kas tev jādara. Un tad es aizgāju uz to, es biju jau ieliktajā kamerā,
Un tad viņš teica, tu tā postaments 1 metru augstu. Tev jāstāv uz augšu un jākrīt atmuguriski tā. Kā es teicu, es nokritīšu, es uzsīcu pa šitu vietu, es būšu beigs. Viņš atkal man pateica, jā, tu esi būs beigs, es te uztaisīšu pa jau, nebaidies. Nu, es nostājos un krīt atpakaļ, es baidos dabīgi. Bet es redzēju, tā tieva sarkanu tikliņu, kas man nokušēja. Un es nokrītu bez sāpēm, bez nekāda asins nebija nekas. Un to viņš man lika atkārtot 7 reizes. Un tagad viņš teica, tagad tu izlikies, ka tu esi gandrīz vai beigs. Un es izlikos, ka esmu jau gandrīz beigs, un tā policisti teica, nu tas ir traks. Viņš jau taisīja pašdārību uz ielas, un tagad viņš taisīja. Un tā viņam paņem un ievērt tajā trakamājā. Tā es nokļuvu trakamājā. Es nekad neko neslimoju. Nu tās apmēram tā īsumā. Var es gribēju prasīt, tad, kad jūs aizbraucāt no Latvijas, mūsu ģimene palika šeit, bērni. Jā. Viņi nezināja, kur jūs palikāt, gan arī 20 gadus. Jā. Kā nācās izdarīt tik grūtu izvēli? Savus bērnus tā kā atstāt šeit un nedot viņiem ziņu par sevi. Nu, redziet, jā, viņi dabūja ziņas no maniem, tā iespējams, ka Interpol dabūja ziņas, arī no tā. Viņi noklausījās telefonus, viņi pastu pārbaudījuši, visu kaut ko. Es to zināju, un es domāju, viņi nebūtu priecīgi, ja tev atveduši un uztaisīšu tā saucamais pakazaļtanie procesi, jā. Un visi viņam būtu izciegājuši un tā. Tāpēc es domāju, kā man labāk palikt kaut kur citur pagaidām, kamēr kaut kas noregulēsies. Un tādā ziņā viņi būtu daudz vairāk vinieši, nekā viņi būtu zinājuši pa maniem un uztraukušies, un viņam nāk virsū policija un viss kaut kas. Tādā ziņā es domāju. Tad, kad aizbraucāt no Latvijas, tad daudzi rakstīja, tagad filmā apgalvoja, ka jūs aizmukāt ar iespaidīgu naudas summu. 6 miljoni. Kas notika ar to naudu? Nu, redziet, to naudu mēs izmaksājam. Mēs apsoļam cilvēkiem 100%. Tas ir dubult maņi, ja? 2 reizes vairāk nekā viņi ielikuši. Un sākumā mēs to varam maksāt, un mums bija dažādi plāni, ka tirgoties ar Krieviju, mums bija tirdzniecības nams, un tur mēs aizvedam cilvēku, aizgāja un ar koferiem ar naudu, $100,000, pieņemsim, jā, skaidra nauda, un atpakaļ viņiem bija jānāk ar vilcinu ar krāsainu metālu, ko mēs varam pārdot ārzemes, un mēs dabējam peļņu pietikušu, nomaksāt 100% un vēl palīdz. Bet lieta ir tā, ka mēs maksājam, tas mums neizdevās, jo tā vietējā mafija visu atņem. Un par to laiku tad Latvija atdalījās no Krievijas, no Savienības. Un visi ceļi bija cieti, vai tur neko nevar aizbraukt vairs. Te robežsargi bija visu, viņi pārbaudījuši tos tirgus, viņi nedēļu darīt neko. Un tāpēc tā nauda bija jāmaksā ārā, cik man bija nauda, visu mēs izmaksājām. Vairāk nebija. Tā kā pēc cik tas bija 100%, dubultnāņi, tā visa nauda aizgājās. Tad, kad jums nācās to lēmumu pieņemt, ka jūs to Latviju pamatīsiet, jūs jau zinājāt, ka jūs uz Singapūru brauksiet? Nē. Es nezināju, kur braukt. Es zinu, ka mēs bijām ar manu otru sievu, Daigu, bijām Sešerēnas salās, un tur bija skaisti, un tur nevajag vīzu. Un tā mēs aizbraucam, mēs zinām, kur mēs braucam, aizlidojam. Bet pēc tam tas bija vienkārši, mēs nezinājām, ko darīt, tāpēc, ka bija Maurīcijas savas briesmas, ka mūs apcitinās, un mēs braucam tur, kur varēja braukt, imidētē, jā. Nekavējoties. Tā bija Singapūra, kur var braukt, Daiga var braukt, kā Latvijas, jo tas bija vēl palīk, tas no padomju savienības, tas
Latvija, ko tas Oriols, kā Latvija, tāpēc, ka Krievi nekur nevar braukt, jā, tā. Un tāpēc Singapūra bija vienīgā vieta, kur var aizbraukt immediately, bez kavēšanas. Kāpēc jūs sagribējāt atpakaļ? Nu, vispār svešumā nevienam negribot dzīvot, es jums pateikšu. Un lieta ir tā, ka mana meita Ieva, viņa dabūjuši papīru no policijas, ka man lieta ir slēgta. Pēc noilguma. Nu, ja lieta ir slēgta, tas mīn, ka man tas nozīmē, ka es varu braukt. Agri, kas tu nevarēja. Nu, tāpēc. Un tā lieta bija slēgta 10 gadu atpakaļ, to es nemaz nezināju. Tagad 20 gadus atpakaļ jūs to lēmumu pieņemat tādu, ja jums tagad būtu otro reizi tāda iespēja dota, un tā situācija būtu tāda pati, ko jūs darītu? Ko jūs domājat par to? Vai jūs pamestu Latviju? Otrreiz? No, es nezinu. Cietumā sēdēt es negribētu. Man liekas, ka daži jau Lavendo tur bija pa hospitāļiem nometēja 7 gadus, ja? Lai neiet cietumā. Nu tā. Te būtu kāds, nedomāju, kāds 7 gadu cietums sots. To es negribētu. Un es domāju visu laiku, ka es varu kaut ko uztaisīt pa jaunu un tu nomaksāt parādus. Es vēl tagad domāju, ka es varu nomaksāt parādus. Jo, redziet, man bija saziņā ar svešām būtnēm, ar Dievu. Es tieši kontaktēju jau cik gadus. Un Dievs Tēvs pateica man, ka nākošu gadu iespējams, ka būs pasaules gals. Respektīvi, nebūs gals, bet būs dievišķīga tiesa. Jo mēs runājam ar Dievu Tēvu, un es viņam pateicu, ka man ir 3 idejas. Viņš vispār adoptē man. Nu, es esmu trakumā, es varu runāt, ko es gribu, ja? Tā. Adoptē man un uztaisīja pa savu dēlu. Un līdz ar to viņš ar mani runājas pa visam lietām. Un man bija 3 idejas, kad drusku uzlabot pasauli. Pirmā ideja, es viņam pateicu, ka Bībele rakstīts par daudz par to, kas notiek pasaules galā, pēdējā nodaļā. Briesmīgas lietas, tur 3. daļa cilvēkiem uzreiz jāaiziet bojā, tad Dievs uztais cilvēkus trakus un Dievs nogalina tēvu un brālis brāli un visas upes pilnas ar asinīm un cilvēks dzer un nomir un viss tas šausmīgas ir sarakstīts. Es Dievam pateicu, ka es domāju, ka tas viss nav vajadzīgs, bet daudz labāk, ka vienkārši tiesa cilvēks pēc viņa nopelniem, nevajag visus nogalināt bez jēdzīgi. Nu, viņš tam piekrīt un tā nebūs pasaules gals, bet būs dievišķīga tiesa. Respektīvi cilvēku tiesas pēc viņa nopelniem. Bet bez zaudz jēgas nogalināt cilvēkus tas nebūs. Vispār neviens nemirs. Ja pieņemsim cilvēku gilti, ja, cilvēku vainīgs, tā vienkārši viņam būs jāizcieš sots. Kad 20-30 gadus jāstrādā kādas akmeņu laustuvas, un pēc tam var iet normāla dzīvē atkal. Un Dievs Tēvs pateica, ka vispār viņš domā, ka var uztaisīt dzīvi daudz garāk, kā 1000 gadu, tā kā bija agrāk. Bet agrāk bija cilvēki pa daudz grekojuši, un Dievs nogriezt līdz 100 gadiem. Un otra ideja bija par to, ka vajag jaunu reliģiju. Tāpēc, ka tagad tik daudz reliģijas, visas tas reliģijas cilvēkus sadala grupas, dažreiz naidīgas.
Un to vispār nevienam nevajag. Vajag vienu jaunu reliģiju, tā būs vienkārša, pievilc Dievā no sirds un mīl Dievu, un viss būs kārtībā, vislabākā kārtībā cilvēkiem. Un trešā ideja, ka mums nevajag nekādu asins izliešanu vairs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums vairāk nebūs jānogalina vistiņu, jānogalina cūciņu, jānogalina būlīt. Mēs dabūsim visu tas vielas no Dieva sēnēm. Viņš taisīs tās lievas sēnes, kas garšos pēc lielapgaļa, pēc vistas gaļa, pēc zivis, pēc zivīm apso. Tu tā nogriez vienu šķīlīt, uzcep, izkopē, un tas ir tā kā lielapgaļa. Es biju nometnē priekš nelegāliem, un tur tieši bija, mums iedeva vienu draugu zuti, ceptu zuti. Kolosāli garšīgi. Un tikai vienīgā problēma bija, ka pa vidu viņa mugurkauka 2 centimetri nebija. Un manam draugam tāpat nebija. Es prasīju Dievu, kas tas pa zuti tāda, bez mugurkauka kārtīga. Viņš patīs, tas nav zutis, tā ir sēne. Mēs uzsāsim formu, ka zutis ar acīm, ar muti, bet mugurkauka tas nav kalcija. Mēs uztaisījām nepilnu, vai tu saproti, ka tas nav zutis, bet tas ir to, ko es tev iedevu. Nu, tā mēs pārliecinājāmies, ka tā ir laba lieta, un cilvēki vinnēs, tikai vinnēs. Un dzīvnieku pasaulē arī nebūs asins izliešanas, jo vairāk nebūs vilku, nebūs tigeru un nebūs haizivis. Neviens dzīvnieks citi negalinās priekš savā ēdienkārta, ja? Tikai būs mazi dzīvnieciņi un tādi, kas nav agresīvi. Nu tā apmēram. Varas pastāstiet, kā jums tagad iet? Cik sen jūs šeit esat? Kā jums te vispār klājās? Nē, klājas labi. Es 4 mēnešus apmēram, jā. Pašlaik situācija tāda, ka man jāpaliek šeit, jo mēs negrib man pagaidām paņemt pie sevim, un es arī negribētu. Es tā jūtos brīvs un neviena nav atkarīgs. Un te ir ļoti laba vide un redzēt viss jauns, viss ļoti skaisti standartiem. Man palātā tikai 2 cilvēki mēs esam, un tur ir tualete un dušu telpa, viss iebūvēta. Un te ļoti labs ēdiens un biblioteka un brīvs režīms. Mēs varam iet no rīta līdz 10 vakarā visu, ko mēs gribam. Un te ir sporta zāle. Es eju uz sporta zāli? Es gāju, jā. Un te visas ērtības, dators ir un 2 televizori un viss ir ļoti labs, vienīgais drusku garlaicīgi, bet tas jāsaprot, ka te ir slimnīca, psihoneiroloģiska slimnīca, Aknestes. Tur viņi kļūdījušies tā interviju, viņi uzrakstījuši, ka Aknestes pansionāts es esmu, bet pansionāts blakus. Šeit ir Aknestes psihoneiroloģiska slimnīca. Ļoti laba. Boris, kādas jums tagad attiecības ir ar ģimeni, ar Ievu? Kā tagad saprotaties? Nu, tagad mēs saprotamies ļoti labi. Mēs gan arī katru dienu komunikējam uz internetu, uz Facebook ir un pasts un ļoti labas attiecības. Un man pirmā sieva man piedalās, viņa uzsita vēstulīt arī. Nu, es pateikšu, ka stipri uzlabojušas attiecības. Man viss kā labas.
Tā. Par beigām, ko jūs gribētu pateikt skatītājiem, kas noskatīsies jūsu interviju, kas varbūt ir skatījušies dokumentālo filmu, varbūt par jums kaut ko lasījuši? Kas ir tas, ko jūs pats gribētu viņam pateikt? Es gribu pateikt, pirmkārt atvainoties tiem, kas noguldījuši naudu mūsu bankā. Mēs nobankrotējam. Protams, atvainošana pamaz. Bet es gribu pateikt, ka drīzumā tie būs dievišķīga tiesa, un pēc tam es dabūšu naudu, lai nosegt visus zaudējumus. Dievs man to apsolīja. No viss pasaules visumā palīdzības fonda, tāds fonds būs. Un pat necik cauri, pat vairāk visi cilvēki, kas nobankrotējušas bankas, ielikuši naudu ap 30 bankam. Te bija tā, ka katrs 5. ir Latvijā apkrāpts. Visi dabūs naudu atpakaļ. To es gribu pateikt tikai. Viņi man tic vai netic, tā ir viņa darīšana, bet es gribu to pateikt. Rīta kafija LV.